Šajā video mēs apskatīsim Week 6 Lab World Cup. Mūsu uzdevums būs šajā gadījumā uzrakstīt main funkciju un simulēt turnīru. Spēles un raunda simulācija mums jau ir dota. Papildus mums ir jāatbild uz teorijas jautājumiem un jāizmēra, cik ilgi darbojas konkrētā programma. Mums ir dots, kad ir jau nolasīts, cik ir argumenti, mums ir dots mainīgais. Komanda mums paliek tikai izmēģināt, vai sanāks. Tad šī gadījumā mēs varētu pamēģināt ar izņēmumu gadījumiem. Ja gadījumā mums kaut kas nesanāk, tad mēs sakam, ka exception as sys exit. Un varam pateikt, ka ir kļūda un iedot mainīgu Tādā gadījumā mums nav jāapraksta tik daudz dažādu kļūdu skatiem. Try daļā mēs mēģināsim atvērt failu. Mums vajadzēs to paņemt no argv1, jo, kā redzam pēc divnieka, tātad mums tikai palaižamā faila nosaukums un komandu dati. Lasīt režīmā ar rindiņu atdalītāju Enter. Es, piemēram, CSV failu. Mums vajag lasītāju, kurā mēs ierakstīsim visus datus. Tādā veidā, kā mēs to saņemam, nevis kā mēs to vēlētos. Pēc kā mēs ņemam rindiņu pēc rindas. Un sakam, ka konkrētās rindas, tātad konkrētās komandas reitings ir vesels skaitlis no reitinga. Tad mums te ir norādīts arī aprakstā, ka tas tā ir jādara, bet ja mēs atvērsim, tad mēs redzēsim, ka šeit ir visur veseli skaitļi. Tad, kad ir pārvērsts, tad mēs teiksim, ka komandām pievienot visu rindiņu. Tad tur būs nosaukums, kas ir string, un reitings, kas ir int. Gadījumā, ja mēs to nedarītu, tad mums neatbilstu datu tips. Pēc tam mums ir jāsimulē turnamentu. Tad pašas sacensības. Mums vajadzētu teorētiski skaitīt līdzi, cik kurš uzvar. Tas mums jau ir dots mainīgais. Mums atliek tikai uzrakstīt ciklu, kurā mēs pasakam, cik tad būs šis te rezultāts. Mēs iesim cauri turnamentam N reizes. Augšā mums ir tāds mūsu mainīgais tam. Turklāt mainīgais 1000 būtu jāatstāj tad, kad mēs iesniedzam uzdevumu, bet atceramies, ka mums ir jāatbild, līdz ar to tas būs lietiņa, ko mēs pamainīsim. Mēs nosakam uzvarētāju pēc simulēt tournament. Kuram mēs padodam komandu sarakstu. Un pēc skaita, ja uzvarētājs ir iekš mainīgā skaits, tad mēs sakam, ka no skaita uzvarētājam mēs skaitam klāt 1, jo tas ir konkrētās komandas rezultāts. Savādāk uzvarētāju skaits kļūst par 1. Šajā mirklī mēs varam pamēģināt palaist tīri, lai redzētu, vai mums tik tālu aiziet. Paņemsim šo te pašu komandu, tikai bez vārdiņa time. Tad šobrīd mums viss strādā tik tālu, bet rezultāts nedaudz mainīgs, jo mēs neesam vēl uzrakstījuši simulēt turnamentu. Un simulēt turnamentu faktiski ir vēl cikls, kurš iet cauri, kamēr viena paliek vairāk nekā viena komanda. Jo uzvarēt var tikai viena. Līdz ar to while len no teams
lielāks par 1. Teams ir simulate round teams. Jo simulate round mums atdod uzvarētājus. Ja mums būs, piemēram, 8 komandas, mums atgriezīs 4. Ja mums būs 4, atgriezīs 2, ja būs 2, tad atgriezīs 1. Pēc tam return, teams, 0 un team. Tad mēs atgriežam tikai konkrēto nosaukumu. Ja mēs meklējam, tad, kad palielinam uzvaru skaitu pēc nosaukuma. Varam palaist atkal to pašu komandu un redzam, ka rezultāts jau ir krietni atšķirīgs. Atvērsim answers failu, papildināsim komandu ar time un palaidīsim. Tad šī gadījumā mums bija 1000 simulāciju, un mēs redzam, ka reālais laiks mums ir 0,032 sekundes. Tad šī te vietā mēs ierakstīsim 0 minūtes, 0,032 sekundes. Tieši to pašu mums jāizdara arī ar pārējiem skaitiem. Varam, protams, arī pamēģināt nokopēt. Redzam, ka atkarībā no tā, cik reizes mēs palaižam simulāciju, mums ir dažāds izpildes laiks. Tas pilnīgi loģiski, tāpēc, ka mainās tas, cik reizes izpildās cikls. Tas, par ko šeit ir paredzēts būt uzmanīgiem, ir, ka jo vairāk mēs palaižam šādus ciklus, jo smagāk mēs noslogojam procesoru. Jo smagāk mēs noslogojam procesoru, jo vairāk mums var būt kādi izdevumi. Un līdz ar to šeit ir jautājumi arī par tādām lietām, kā piemēram, kur varētu sākt neatmaksāties. Jo ir paredzēts, kad konkrētais izpildes laiks ietekmē reālos izdevumus, un jo ilgāk aizņem izpilde, jo neizdevīgāk finansiāli sanāk laist šīs te simulācijas. Šī gadījumā mēs redzam, ka tikai pēdējais gadījums ir ar tiešām ilgu laiku. Protams, optimālais laiks būtu krietni mazāk nekā sekundi, bet, ja mēs maksājam par veselām sekundēm, tad tikai pēdējais ir ar pārāk lielu laiku. Neaizmirstam n samazināt beigās līdz 1000, lai varam iziet pārbaudus. Tad, kāda varētu būt paredzējumi? Jo vairāk laižam simulācijas, jo ilgāk aizņem. Un pēc cik simulācijām būtu gana labi. Ja mēs skatāmies pēc laika, tātad, ja mēs izpildīsim 5 simulācijas, būs gana labi, jo 6. jau aiziet 7 sekundes. 5. varētu arī tehniski jau izlaist, jo tuvojas sekundē, pirmie 10 000 ir ar salīdzinoši līdzīgiem laika rezultātiem. Attiecīgi, kad esam pabeiguši, izpildam check. Neaizmirstam pēc tam pārbaudīt stāvu, submit un submit ierakstīt yes. Tātad, ja mēs neuzrakstam brīvā formā, mums rādīs brīdinājumu. Tātad šī gadījumā uz pēdējo jautājumu ir jāatbild ar pilnu teikumu. Varam palaist atkal check. Un redzēsim, ka
Tikko kā mēs sākam rakstīt atbildes pilnos teikumos, tā viss ir kārtībā.